Vedis. Sijā Lemona Latvija nodarbojas ar No 17. līdz 20. martam Ķīpselā notiek izstāde Māja 2011. Šeit var pārliecināties, ka tehnoloģijas kļūst arvien ekonomiskākas un vidē draudzīgākas. Uzņēmums Biovater nodarbojās ar ūdens apgādes urbumu izbūvi, aprīkošanu, ģeotermālo urbumu izbūvi, notekūdeņu sistēmu izbūvi un vispār visu ūdens apgādes sistēmu montāžu. Mūsu klienti praktiski ir mājasaimniecības, kuras atrodas ārpus pilsētas, kur nav iespējams pilsētas ūdens apgādes sistēmas, kurām nepieciešams pašām rūpēties par to, lai būtu mājās ūdens. Uzstādīšanas process aizņem urbumiem, tas aizņem ilgu laiku. No sākuma tiek sagatavot urbumu dokumentācija, aizīt projekti, saņemt licenze. Tas aizņem aptuveni mēnesi. Pēc mēneša mēs braucam urbu, tas aizņem aptuveni nedēļu. Nedēļas laikā mēs to izbūvējam urbumu. Izstādes laikā piedāvājam izdevīgus piedāvājumus tieši dziļurbumu izbūvēji. Klientam, ieejot mūsu mājaslapā Biovater LV, aizpildot sadaļu karte, mēs atsūtām piedāvājumu ar izdevīgu cenu. Tas ir šīs izstādes piedāvājums. Brīvdienu ceļvedis. Uzņēmums Energolux nodarbojās ar garantēto elektrobarošanu.